Čau! Es sveicināts atpakaļ vlogā numur 2. Šoreiz mēģināsim safilmēt iespējams 2 sērijās, jo savādāk sanāks baigi gari. Ja sanāks ļoti gari, tad varbūt pat 3 sērijās. Bet, respektīvi, mēs ar ģimeni un manu draudzeni dosimies mazā ceļojumā uz Poliju, uz galvenā, kā saka, gala mērķis mums ir Zakopane. Un pa ceļām apskatīsim visu ko. Tā kā mēģināsim to visu safilmēt. Šobrīd ir iepriekšējais vakars, 6 no rīta mēs izbraucam. Tā kā jā, tagad uzfilmēju mazu intro, jo no rīta droši vien būs vēl kā būs. Bet mēģināsim filmēt, un tad jau redzēs. Guļ abi divi. Jā, nav jau baigi vēlas, bet praktiski iegulēt, jo agri jāatcerās. Nu ko, esam cēlušies. Tūlīt jau saliksim visas mantas, kas jāsaliek pašā mašīnā, un dosimies. Mēs pašlaik braucam ārā. Latā mājas. Un dodamies ceļā. Samazgāsim bišķītiņās mašīnu, jo sanāca pabraukt bišķi pa Dubļaņu ceļu. Un tālāk jau tad cerams pārsvarā pa asfaltu, tā kā mašīnai arī jābūt tīrai, bet jā, pašlaik mazgājamies. Mašīnu esam samazgājuši, tā kā diezgan oficiāli uz kādu laiku būsim ceļā, vai ne? Jā, aiziet. Mama mums pieteicās būt kā pirmais šoferīts. Brauc pie stūri. Tā kā, jā, nu, laižam. Netikām līdz Lietuvai, ka sākām jau ēst. Ņem, ņem. Nebūs. Tātad, ko mēs katrs no šī ceļojuma gaidām visvairāk? Mamma, ko tu gaidi visvairāk? Es visu kopumā, man nav tāda viena konkurēta. Labi, tētis. Kalnu ezeru. Un kā Ralfiņš gonkos pa to tur. Varšavu. Food! Poļu gotiņas. Es visvairāk gaidu akvaparku. Viss jau forši, man tikai viss saka, ka nav tā sajūta, ka ārzemēs nav. Bet mēs esam riktīgās ārzemēs. Lietuvā. Skapās. Pistacijas atkal. Tātad mēs tagad ejam iekšā cirkuļekā. Varu parādīt skrīveru, latviešu popkornu. Vispār viss rakstīts ir latviski. Ļoti interesanti. Tātad mēs piebraucam pie kaut kādas muižas pils. Es nevaru pateikt īsti, kas tāds ir, bet, nu, jā. Mēs ejam pa koka tiltu. Ņem, ņem. Tur smuks jaunās mājas. Jā, nu, kaut kā tā.
Kā Kauņa. Kauņa. Skaista liela baznīca. Ļoti smuki. Kopumā jāsaka, kad ļoti smuki tavu Kauņas atcelasēt, tiešām super. Viņā mazā veikaliņā tikko burtiski tas super maziņš nopirkam kaut kādus vietējos saldējumus. Tā kā, jā, un tūlīt jau brauksim tālāk. Braucām un pilnīgā randomā gara ceļu ieraudzījām beigu foršā vietiņu, tā kā fiks apgriezāmies un atbraucām apskatīt, jo puhti, nu, te ir labs skats. Smuki, tiešām smuki. Liela upe. Nezinu gan, kas tā ir pa upi, bet, nu, tādā graujā rītīgi labs. Jā. Tur viens vēl gabalā ir augšā. Oi! Nu, upīta tur ir. Kāds un tūlītās uz tilta. Jā. Mēs ejam augšā. Nu, tātad tikko uzkāpām pa trepēm. Jā, jūs varat redzēt. Tur iet trepīts tā op lejā. Jā, kur viens jau staigā. Arī tur tālumā pludmalīt tāda forša. Moču sajiet lejā. Un tā ir godīgi riktīgi smuka šeit ir. Mana proka ir apmats. Mēs darīsim blēņas, metīsim kauliņu. Vai? Zini, kas ir labā ziņa? Ka vispirms būs jāiet lejā. Būs ilgi krita. Čau, TikTok! Tur bija 8. Mēs braucam tālāk uz torni. Tā kā tā. Atbraucām uz vienu tornīti. Šoreiz būs variants, ka internetā un bildēs labāk izskatījās kā dzīvē, jo likās, ka būs daudz augstāk. Bet, nu, nav arī slikti. Skats. Tīri labs. Uz ezeru. Te, nu, to torni laikam nav lejas nofilmēšu, bet ir ok. Man apnikās. Es braukšu pēc tūras. Mēs apstājāmies. Iesim tūlītās
pačī pļunčāt. Kaut kādā nezināmā ezerā, nav ne jausmas, redzējām daudz cilvēks un uzdomājām arī piestāt. Un par cik ārā šodien ir reāli labs laiks un ir karsts, aizies nopeldēt. Tādā forši caur mežu jāiet kaut taku. Un liekas, tur liels ezers ir. Bā, šitas ir labais. Kā kamerē? Jā. Tas vajag mēģināt iet. Hova! Paskaties, cik mēs tālu esam un cik reāli seklis ir. Tik forši un vēl sils, tāpēc, ka es varu sadarēt, viņš visu caurī, visu seklis. Bet man patīk. Nereāli labi. Ūdens vienkārši, piens. Super. Jūs reāli paskatieties, cik es tālu esmu. Paskatieties. Un super forši smiltiņi. Viņam ir bail. No zālēm. Redzi? Nu, tas nav jau. Patājies viņā, sētāk jau pat ļauj īstenībā. Pašas zālītes. Tad dziļāks, lūdzu palikt, ja? Kaut kā tā. Tādam atpakaļ. Nu vienkārši fenomenāls ūdens. Pūs nevajag, ja viņa pati uzreiz viss ir vērts. Šitā pirmā reize, kad es to kameru īstenot zem ūdens eju, tā kā, nu, varbūt, ka aptuveni šeit beigsies visu mūsu video, ja? Bet, nu, varbūt, ka nē. Hello! Nepārkosimies, un tad jau mēs varam iet kaut kur. Pastīsimies, ko mēs varam ēst taisīt. Tad tikā beidzam peldēti. Un tagad jau arī braucam tālāk uz viesnīcu. Vai jūs normāli tā mašīna ir tāda, nu, uzkrausies smaga? Parād, cik tur ir līdzi. Kas? 2,20 167 km. Jā, tagad tā, braucam, visi esam mašīnā. Ralfs tagad pie stūris sēž, jeb, traktors. Nu, tagad tā. Jā, rekur ir. Nu, mēs esam oficiāli atbraukuši Polijā. Jā. Tad mēs mēģinām braukti, bet šeit pie robežas notiek kaut kādi pilsētas svētki patreiz. Un bija aizvērts ceļš, so mēs braucam pa kaut kādiem blakus ciematiņiem. Izpušķos un ejām. Redzat, jā, policija, es te nekam redzat, ceļu aiztaisījuši ceļu, tā kā bija jābrauc apkārt pa ciematiņu, bet bija forši. Ir kāda dzīvība, kāds ūdens. Jā, tur ir pilns tiešām. Karoči, mēs tikā pabraucam ezeram garām, es nezinu, cik tur varēja redzēt, bet ļoti daudz laivas un baigi dzīvēs ūdens. Tikai iebraucam Augustovu. Tur māja baigi nokrāsot sienu mājā. Nebūs. Nu labi, nevar īsti redzēt, bet nu, jā. Braucam.
Tā kaut kā braucam. Neapdedzenies. Mums notika problēma, mums sīksne, karoči saplīsa, saplīsa, laikam bija ļoti slikta skaņa, iedegās lampiņas un iebraucam ātrākajā tankā, kurā varējām pa ceļam mēģināsim sataisīt, varbūt dabūt jaunu sīksni. Mēs esam Belostokā. Tikai norā, Ričam, negala. Kaut kā tā. Braucam, te ir forši tilti. Ja jūs redzējāt. Braucam. Tad mēs tagad braucam uz receptionu, dabūt atslēgas viesnīcai. Tā arī mašīnai sīkstu nedabūjām, bet to rītā gaņu, kad dabūs. Varbūt šodien, vēl nezinām, bet pagaidām jā, braucam. Labi, kā saka, esam atbraukuši nevis tās veiksmīgākās nots, bet esam atbraukuši. Esam mūsu viesnīciņā, tā kā parādīšu fiksi. Mums ir tāda ieeņa, koridoriņš, tur ir arī mazā, kā saka, virtuvīte, dīvēniņš, kurš pārēdosies pa gultu. Te pa durvīm iekšā ir galvenā lielā guļama istaba. Te tāds pufiņš. Tad te ir divas mazākas gultas. Un pēc tam parādīšu arī toaleti, bet viņi pašlaik aizņemt. Un tā tad te ir arī vannas istaba. Tā, tīri neko. Mēs ejam uz veikalu. Un ko, bijām tomēr atradām veikalu. Sākumā likās bezcerīgi, jo pilnīgi viss ir ciet, jo es sēdienu, bet tomēr atradām. Tātad tikko visi paēdām. Tagad čojam. Elzbet, tu tur vēl ēdā? Nē, reku viens vēl ēd. Neko, tā jau pārsvarā sapirkāmies visādas interesantas lietas. Kā piemēram rabarbaru sulu kaut kādu dzērienu. Un makaronus ar gaļiņu tur uzēst kaut ko. Un tagad mēģinām saprast, kur mēs rītā varētu dabūt sīksnu vai kaut ko tādu. Tā kā tā. Tad uzzinājām, ka šeit Polijā tas lielais tirgus, uz kurienu visi brauc, strādā no 5 rītā līdz 5 pa dienu. Nezinu, gan jau, ka tur arī aizbrauksim kaut kad. Varbūt, ka mašīnas attaisīsim, vēl nezinām. Bet jā, tā kā tā. Nezinu, tagad mamma meklē tur kaut kādus, ir atradusi veikalus, kur var dabūt kaut kādas detaļas. Jep. Kad man gulti saglāt? Tā arī izskatās. Mēs bišķiņās arī pārbīdījām te Ralfu un Elzabetes istabu. Jabadabadu. Kur tu ekšidēs? No ārā mūsu apartamenti izskatās šādi. Mēs senāk dzīvojam tur pašā augšā. Un ir diezgan labi. Mēs redzam torni. Mēs uz viņu ejam. Bijām veikaliņā, vēl pēc tam diezgan tādā, manuprāt, droši vien padārgā, bet nopirkām šādā padzerties un lēti, jāsaka lēti, viņi dzer suliņu, man ir šitāds ar 50% atlaidīti, mums vēl ir Pepsi lielais, tā kā jā, tas vispār bišķiņ pār 3 eiro, nav slikti. Tā ir baznīca. Jaņko, jā?
Gģeņkuja. Paldies. Tā mēs noskaidrojam no vietējās pārdevējas. Gģeņdobri ir labdien. Gģeņdobri ir labdien, jā. Ej. Baznīcai, durvis ciet. Bet tāpat ļoti iespaidīgi, ļoti interesanti katrā ziņā, jo šitādu baznīcu nekur citur īsti nevar redzēt. Tāda ļoti interesanta arhitektūra. Foršs, mierīgs vakara izgājiens. Es atvedu visu vienkārši uz cilvēku jūru. Te ir viss pilns ar šitādiem te jumtiņiem. Visi kaut ko baigi ēdz un reāli riktīgi daudz cilvēku. Smut kaut kādā baznīciņa, kaut kas. Un viņi negribēja nākt. Bet es atvedu viņus. Mēs nopirkam saldējumus tādā inčīgā veikaliņā. Man ir Oreo. Viņai kaut kāda koždene. Viņiem ir kaut kāda šokolāde ar ķiršiem. Tūlīt būsim jau apakaļ. Īstenībā pēc šitā laika ir tikai 9:30 bišķiņ pāri. Bet jau tāds patumšs. Katrā ziņā riktīgi foršs un galvenais ļoti silts vakars. Rekur, tad, kad mēs esam augšā, tad mums ir vēl tādas trepītes līdz mūsu numuriņam, tā kā mēs esam ļoti augstu. Labrīt, ir oficiāli day 2. Te jau viss jau notiek. Es jau paēdu. Tur cet jau uz gaļiņā ar loviņu. Kaut ko taisamies ēnām. Gulējām it kā labi visi. Vienīgais man bija diezgan pacieta gulta, bet labi izdzīvot jau var. Man likās, ka es vispār negulēju. Reku Ralfs saka, ka viņš vispār negulēja. Paskatos pulksteni, es esmu gulējis labākā dēļ. Tagad paēdīs kaut ko, sataisīsimies, izčekosimies un iesim meklēt sīksni. Mēs ejam tagad lejām. Ar trepītām. Un iesim tagad laikam uz Lidlo vispirms. Nē, vispār tagad mēs ejam uz mašīnu, bet jā, tad uz Lidlo un tad uz kādu veikalu meklēt arī sīksnu. Tā kā tā. Staigājam, ejam tagad uz veikalu. Ārā ir ļoti karsts. Šodien atkal 30 grādus sola, bet neko darīt. Mēs iegājam veikalā. Kaut ko teica, te runā. Un tikai uz pasūtījumu laikam tas ir. Tā kā mēģināsim kaut ko sarunāt. Sīksti mēs dabūjām uz... Jā, sīksti tātad mēs dabūjām uz kaut kādiem 11. Bijām tikko vienā servisā, mums karoči pateica, karoči nebūs. Nevar, viņi negrib mainīt vai kaut kas. Bija gatavi mainīt, bet tur kaut kāda administrācija tur atnāca, karoči, ne. Un tagad meklējam vienkārši atslēgas, jo tas ir ātrs un viegls darbs, ko izdarīt, bet mums nav atslēgu līdzi. Un te ir foršs motocikls. Interesants Harliks. Tā kā tā. Sapirkāmies uz kaut ko dzert, tūlītās samaksāsim un iesim jau atpakaļ laikam krāmēt mantas un lēnām kaut ko dosimies arī prom. Ko mēs esam savākušies palielam, tūlītās visim mantas uz mašīnu un tad vēl kādu laiciņu jāpagaida tā siksna. Cerams, ka tiešām varēsim sataisīt to siksnu un braukt tālāk un viss būs forši un labi. Jo pagaidām ir, vēl nesaprotami un diezgan tādā neziņā esam par to, kas un kā. Bet, cerams, ka sataisīsim un tad jau būs atkal vispriecīgāk. Tagad diezgan čakarējamies, bet cerams, ka visu izdarīsim un būs labi. Plānojam izņemt lampu, lai vairāk vieta un
Jā, izstāst, kad izņemsim un tad būs vairāk vietu un cerams, būs labi. Mēs jau paveicām. Mašīnītē rūts, viss ir kārtībā. Kā saka, esam samainījuši siksnu un viss ir superīgi. Maucam tālāk. Te ir liels kaut kāds Kaufland iepirkšanās centrs. Ir ūdens. Nu, tagad visu salikām, siksnī visu visu, un tagad dodamies uz tirgu, un tad jau pātri ieskries tirgu varbūt, un tad maucam uz Zakoponi. Izskatās tā kā rāpta. Super. Tā kā jāgo. Visādi veikaliņi, viss. Mēs ejam. Mēs laikam aiziesim pa pīku. Nu, karači, te var atrast visu un vēl. Kā jūs redzat, nu kā jau parasti tirgus daudz saulesbrīles, zeitis un kaut kas vēl. Tātad par cik šodien ir pirmdiena, te ir diezgan tāds, nu, pa pusei tūkši bišķītiņās. Te ir kaut kādi daži, kas te tirgojās, bet pārsvarā jau lielākā daļa, nu, aizvērušies, jo ir pirmdiena, jo redzat, te ir visas bodītas ciet. Nedabujām pilnā pieredzi, bet, nu, es teiktu, tirgus tā kā tirgus, nekas īpašs. Tas, ka vienkārši viņš ir ļoti liels. Nu, tātad staigājam, te Alfs Karača zeķis nopirka. Un tētis laimīgs, tur pie laba džeka, tur baigas runāja. Un nopirka kasīju pulksteni. Parāda pulksteni. Nu, man tur viņš ir. Paskaties. Viņam nekādas izdevības nav. Tātad nopirka foršu savu pulksteni arī jaunu. Nu, tagad ejam atpakaļ uz mašīnu un laižam tālāk uz Zakoponi. Gājām, iegājām vienā ātrajā veikaliņā. Nu, bodīte. Es paņēmu savu jaunu maku, jo man tas aplīs. Un satikām pie reiz arī latviešus, kuri no tās pašas vietas arī brauc jau tā kā mājupceļu. Teica, ka baigi visi forši, un mēs arī izbaudam. Tā ir mēs pārējais. Karvaļa. Konzervu bunģu. Gaisa. Labā. Patīk tev? Jā, kas jā. Jūs kāds tur tā Mika? Tad bija izslēgt. Ļoti divi līdzīgi, bet, nu, šis vismaz ir jauns. Kaut kā tā. Tātad, mēs apstājamies šalā. Degvielu vajadzētu ieliet. Un mēs nespējam. Šitā? Nu, bija viens ir V-power, otrs ir fuel save. Es nezinu, nav uz staba rakstīt. Ir divi dīzeļi, neko nesprotam, bet jā, apstājamies. Iešu iekšā, pameklēšu toaleti. Un tad jau ripojam līdz galam līdz Zakoponai. Un Zakoponai arī tiekamies, davai. Mēs esam benzīntankā, nezinu, varbūt jūs filmējam. Mēs esam benzīntankā, pielējam atkal pilnu un tagad mauks tik tālāk uz Zakoponi. Esam uz laba ceļa nonākuši beidzot. Kāds 180 km no ķipa šis autobāns, tā kā varēs vismaz tā mierīgi, kā saka, dudināties un diezgan ātri arī ies uz priekšu, tā kā tas patīkam. Tā kā mašīnīt nokakāt vienā vietā, diemžēl. Bet neko darīt. Katrā ziņā maucām.
bijām McDonaldā. Mēs nopirkām ēdienu, paēdām. Tur nagatiņus, vēl vraps aizmugurē. Un tagad mēs braucam vēl 360 km un 4 stundas. Braucam, ir oficiāli vēl palikušas 3 stundas un 17 minūtes līdz Zakaponai. Braucam, visi priecējamies kaut ko. Nevar redzēt neko. Nu, bet tu redzi, ka... Jā. Viņam ir pulkstens, arī ir pulkstens. Viņai arī pulkstens. Rosam arī Man pulkstens. 5 pārlikai. Pagarīgi, kur uzlāt šitā. Mums visi Mēs visi ar pulksteņiem esam bagāti. pēc Krakovas desas. Braucam. Braucam, kaut kāda propka saveidojusies te ir. Braucam, kā tev patīk? Afigēt labi. Tev? Man arī patīk. Tev patīk? Jā, man patīk. Patīk, jā? Jā, ļoti patīk. Jā. Jā? Man viss patīk. Tev patīk viss. Un mēs tikai iebraucam Krakovā. Nezinu, vai var redzēt, bet nu tiešām, liela pilsēta. Var knapi redzēt otru galu, tā kā mēs jau tādā tā kā kalnā esam. Līdzīgi kā Rīgā. Ticiet vai ne, bet mēs esam ārzemēs. Krakovas Wow. desu tev. Šādāt šodienas šoferītim. Aizstūrējis mūs jau līdz Krakovai. Mums pēc 14 minūtēm ir galamērķis, un mēs te braukājam tagad tā pa kaut kādām ieliņām. Ļoti interesanti. Un tātad esam galā, Zakaponē, kā saka. Un mums ir ļoti fantastiski apartamenti. Parādīšu tūlīt. Tātad šeit arī ieejot iekšā, šeit ir viena istabiņa. Šeit droši vien gulējušies un Elizabete. Te nākot, te ir virtuves daļiņa. Jo te ir arī vannas istaba. Tāda vaina, galdiņš. Te ir dzīvojamā istabiņa. Jā, tātad ļoti smuki ar televizoriņu un visu dīvāniņu, viss kā pienākās. Te ir, manuprāt, pat foršākā daļa, kas ir mūsu terase. Tātad tieši skats uz visiem kalniem. Vienkārši fantastiski un tūlīt uziešu arī augšā. Tātad šeit ir trepītes uz augšu. Mēs te nākam, tur nevar neko izdarīt. Nevar neko izdarīt. Tātad šeit augšā ir jumta istabiņa. Te ir vēl viena gulta. Te ir dīvāniņš, skats uz ārpusi. Manuprāt, rītīgi krūtlieta, kas ir tāda tā kā gulta šeit. Tāda mazā iedabīta, un te ir arī otrā stāva tolete.
Te ir vairākas gaismiņas. Te ir arī otrā stāva tualete. Pietiekami. Nu, es teiktu, reāli super, labāk nevarēja būt. Nu ko, bijām veikalā. To diemžēl neiefilmēju, bet tagad taisām vakariņas. Būs mums makaroniņi, malto gaļiņi. Ir mums soliņas visāds padzerties. Te notiek gatavošanās rītdienai. Maizītes. Jo rīt mēs brauksim uz Morskjoko. Un tur katrā ziņā mēs iesim visu dienu. Tā kā jāpaņem līdz kaut kas ēdams. Un jā, būtībā ar to arī beigsies vakars, jo ir jau diezgan vēls. Tāpēc, kad jā, ir jau tiešām vēls un rīt ļoti agri jāceļās. Nu ko, ir jau vakars, esam pēduši, visu sakārtojušies. Tā kā ejam gulēt un tiekamies no rīta. Labrīt, esam modušies. Ir pulkstens 6:15. Tūlīt druscītiņies uzvedīsim un arī brauksim. Te viena taisās krāsojās. Pa nakti nenormāli gāza lietus. Bet šobrīd viņš ir beidzies. Un turpmāk arī nerāda, kā arī visa lielā migla, kas bija, būtībā ir pazudus. Tāpēc šorīt mēs varam pamosties pie šāda skata atkal. Tā kā pasakā, es teiktu. Taisā visi brokastiņas, tur visu klāt. Voliņas cepās. Ričards smērē maizītēs. Viss notiek. Jā. Mēs esam atbraukuši uz Morskjoko stāvvietu pašlaik. Stāvvieta jau ir, saprotam, ir pirms 8 no rīta. Te jau ir pilns. Un katrā ziņā, jā, šobrīd bišķiņ līdz lietiņš, tāpēc esmu uzvēlis kaut kurciņu, pārēj arī kaut ko. Bet tūlīt jau sākam mūsu gājienu. Jau redzam, jau ir blakām. Nu, kamerā nepatēja, bet jau tādi iespaidīgi kalniņi. Un tagad mums ir veseli 9 km ceļš līdz ezeram. Kur zirdziņi ēd. Mais piebās pie mūtes un viņi tik ēd. Ņem. Jā, mēs ejam. Labais. Teicu, augšā uzkāpt un braukt. Ejam. Mēs joprojām. Zinu, ko darat? Ejam. Tāda gājas ūdens polijā. Quick pee break. Tur tolets. Te ir pasteikties kāda baigā. Te ir labās tākašas tādas. Te visur gan augšā, gan lejā iet tādiem akmeņiem. Bet, nu, mēs pa tādiem neiesim. Mēs ejam pa ceļu. Mēs ejam. Esam nogājuši aptuveni 4,5 km. Aptuveni pusceļš ir pagājusi aptuveni stunda. Ejam. Un baudam dabu. Ir ļoti foršs laiks. Nav ne karsts, nav ne augsts. Un visu laiku daļa mākoņa, kurā mēs esam tāds bišķītiņās tā kā mītrums. Un, vienkārši ideāls laiks. Nav žarons.
Eka, pastās. Normāli krauji. Labi, bija šit vēlāk updates. Eka, redz čistās kā pīlīte. Sēni izaugusi uz koku pūpēdis. Skatieties, kāds moitrinātājs augšā ir. Wow! Ejam, tūlītās ir oficiāli 7 km. Tātad tas nozīmē paliek tikai vēl 2 km, kur iet. Un drīz jau arī būsim galā. Ejam. Džeki, paskatieties, tur. Tie ir kalni vēl. Draugi, mēs esam pat. Tūlītās jums parādīšu prikolu. Iesim mājā pie dzidrā ūdens. Ja? Tātad viss čīkstēšana beidzot ir beigusies, jo mēs esam galā. Ir neliela šobrīdiņās problēmiņa, ka ir mākonis, ja? Kā jau varēja redzēt. Bet tāpat ir baigi forši un ļoti iespaidīgi, un ūdens ir skaists, tīrs. Un tiešām cilvēki arī te ir ļoti daudz, ja mēs lejā nonācām, bet tur augšā bija ļoti daudz cilvēki. Un katrā ziņā bija to vērts, pat ja te ir mākonis. Ko? Ūdens var redzēt, ir ļoti tīrs, jā? Reāli cauri var redzēt. Pasmuko. Tās ir foreles, jā, es saku. Viņi arī ir no Jālgavas. Mēs bāžam iekšā tagad. Maizītes. Īstenībā. Maizītes. Rēķina kaut kādas 3 stundas apkārt. Un baudam skatu, ceram, ka mākonis pazudīs, kā var redzēt. Bet pagaidām mēs neiesim? Neko īsti nevar redzēt, 90% no kalna ir vienkārši mākonī. Tā kā tā. Tad tikko paēdām. Tagad ejam. Tur kaut kur aiz muguras ir viss pārēji. Es vienkārši ātrāk nogāju lejā. Ejam tagad apkārt, bišķītnies kaut gabaliņu pa to dīķīti. Ezers dīķis, es nezinu, kas tas ir. Ejam vienkārši tā gar pa tādu tāko no akmeņiem. Lēnām kaut kādi tā kā mākonīši bišķīt pazuda, bišķītiņās pavērās vaļā. Vairāk. Kur? Vai tai nalga nevar redzēt visu to efektu? Okay. Nonests viss. Karoči, mēs ejam. Un jau kādam 4. strautam kāpim pāri. Tā ir tā forši skatās. Redzat? Smeltiņas arī šajā ezerā ir. Mēs mēģināsim aiziet uz turieni. Tur uz ūdenskritam. Šīs ir tas lielais ūdenskritums, uz ko mēs nācām. Tālāk izstījās lielāks. Mēs laikam kaut kam tuvojamies.
Staigājam. Tā ir fāni. Tā. Visi cilvēki nāk foķēties. Nu, es jums tikai tā varu parādīt nofilmējot. Galvenais ir tur. Esam gandrīz jau pusezeru apstaigājuši. Tā kā tā. Nu, mēs esam klāt pie tā, kur mēs nācām. Tur augšā kaut kur viņš vēl tek. Pirmā poļu sēna, kas ir ieraudzīta. Ejam vēl joprojām apkārt. Bišķi jau daudz te ir safilmēts šo te, bet ir jau forši. Skatās uz kalniem. Šis ir viss, ko jūs neredzējāt no otras puses. Ejam. Tā ir tāda forša, tāda taka. Visi apkārt dīķim salikt akmeņi. Labi, aiziesim līdz galam apkārt un tad tiekamies. Tātad tikko sāka likt lietas, mēs tā esam vēl pie mājiņas. Jāiet vēl, jā. Un, jācer, ka baigi stipri negāzīs un viss būs labi un tiksim līdz mašīnai savus. Teicu! Mēs ejam. Mums ir vesela jūra aiz muguras. Ļoti daudz cilvēku. Tagad ir salīdzinot ar rīta, kad bija tiešām brīvāks. Reka tūlīt mēs apēsim ap līkumu. Tur var redzēt, kamerā, protams, grūti, bet ļoti daudz cilvēku pašlaik iet. Katrā ziņā lejā pa kalnu iet daudz ātrāk un daudz vieglāk kā augšā. Tā kā mēs tādā diezgan smukā riksītī īpaši enerģiju neizmantojot, vienkārši ripinamies lejā. Tad jau brauksim uz apartamentiem un mēģināsim saprast, ko darīsim tālāk. Jo vajadzētu arī pastīties kaut kur paši to pilsētiņu nedaudz vairāk tā. Kā arī saprast, ko darīsim rītā līdz galam. Ja mēs sākam domāt, ja būs baigie, tā kā tiešām tad mākoņi, tad varbūt, ka mēs nebrauksim oriģināli, kur bija ideja, varbūt kaut citu. Bet to visu redzēs vakarā. Tā kā jā, pagaidām mēs maucam lejā no kalna, vai ne? Re, kur zirdziņi. Mēs bijām piestājuši tajā vietiņā, kur var nopirkt saldējumu, paēdam saldējumu, un tagad pārējais ceļš lejā. Esam aptuveni pusceļā lejā. Bijām piestājuši točās. Tagad atlikušais. Kamerā tā nevar tik labi redzēt, bet tāda riktīga siena priekšā. Paskat, esam galā, esam to paveikuši. 20,57 kilometri. Tagad laižam uz mājām. Mēs braucam uz Akaponi, uz Ikalu. Te ir besis, ja. Te ir besis. Tur ir besis? Nā. Te tev ir besis? Nā. Mamma? Bet šeit ir, jā. Pats tiešām. Man lielākais besis laikam ir ekur. Nē, man ir čībiņas mašīnā. Čībiņas! Nu ko, esam atbraukuši oficiāli atpakaļ uz mūsu mājiņu. Tā kā jā, tagad es gribu paņemt nedaudz pa fikso, satīrīt to, kad mašīna ir netīra. Izvākt dažas čužas vēl kaut ko. Tad jau vajadzēs paēst, kaut ko samazgāties, atpūsties, un nezinu, varbūt tad jau vēl vakarā noteikti vajadzētu bišķiņ pa pašu Zakoponu kaut ko pastaigāties, kaut ko un izplāno, ko mēs daram rītdien. Tā kā darbiņi ir, darbosimies, un tad jau kaut ko arī pafilmēšu. Nu ko, esam nedaudz pēduši un nedaudz atpūtušies. Tagad pavisam tepat nedaudz uzbrauksim augšā pa mūsu vietējo kalniņu. Paskatīsimies, kas tur ir. Un tālāk jau, jā, vienkārši pabraukāsim pa pašu Zakoponi. Te mēs braucam ārā no sava rajona. Visas mājas tādas vienādas un laidīs augšā pa kalnu. Tālu tikām, ļoti tālu te uzbraucām, tepat druscītiņās augstāk un ceļš beidzās. Tā kā mēs braucam vairāk lejā uz centru tagad.
vienkārši pasakaini. Esam apstājušies, atradām vietiņu. Tagad iesim nopirkt kaut kādus mazos suvenīriņus, ja? Kaut kādus šitos tā magnētiņus, vēl kaut ko aizvest mājās. Un tad jau, jā, pastaigāsim vēl kaut ko un brauksim apakaļ. Te ir jauka centrālā ieliņa. Cilvēku diši netrūkst. Tā kā ejam, skatāmies visu kaut ko. Bet drīzumā jau brauksim arī uz viesnīcu, jo nav te pārāk tā kā, kā saka, daudz ko darīt un ir nogurums. Tā kā, jā. Jā, nevar redzēt varbūt, bet Stīna nespēja ko dara laikam. Viņa bija uz ceļa tikko. Viņa tikko bija uz ceļa. Labrīt no otras dienas Zakopānē. Šorīt beidzot ir pilnībā tīras debesis un var redzēt arī mūsu kalnus līdz galam. Šodien brauksim tātad uz tiem Slovākiju un tad cerams, ka arī tur būs superīgs laiciņš un redzēsim visus lielos kalnus. Tad, jā, kā jau Raus teica, nākamā diena. Un tagad kaut ko taisamies un drīz arī brauksim. Kaut ko sametīs mantas mašīnā, kaut ko. Un tad arī taisīsimies prom. Tētis sēž ārā uz terases vai balkona, nezinu, what you want. Un, karoči, jā, skatās tiktokus. Tā kā tā, drīzumā arī brauksim un tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Mēs ejam uz mašīnu tagad. Stulīt es arī iebrauksim ātri, iemetam mans bagāžniekā, sēžamies un braucam. Tā mēs esam pie robežas tiekām. Karoči nevarēja redzēt, bet mēs esam Slovenijā. Slovenija. Nekāda Slovenija. Slovenija. Viss izstāsta ļoti maziņš, bet ļoti augsti kalni šeit ir. Ļoti. Un, jā, šobrīd braucam pa tiem pašiem tatriem, ko vakar. No citām pusēm citi skati un ir atkal mega skaisti, bet jā, mēs braucam un drīz jau būsim arī galā. Paldies! Tātad tepat piestājām arī pie kalna parkingā. Ļoti smuki te ir. Vienkārši fenomenāli. Kamera, protams, nevar izdarīt to justas un parādīt visu to, kā ir īstā dzīvē, bet tiešām ļoti augstu kalnu. Tātad pašlaik esam atbraukuši te uz galamērķi, kur ir infocentrs, tur jānopērki biļetes un tad arī būs jākāpj kalnā. Tie godīgi ļoti smuki ir, visi tāds diezgan moderns, tāda forša pacēlā ir, bet mēs viņus neņemsim, jo mēs ar kājām iesim. Bet vispārīgi te ir ļoti daudz cilvēku arī, tāpēc, nezinu, varbūt būs milzīgi pūļi arī.
augšā kalnā. Nu, tad redzēs. Alpine Pro trasīta kaut kāda. Ejas, mācam iekšā. Nezinu. Ķipā, kur ir lielākie grādi, ir 40 grādu augstumā jākāpj. Šie tas būs kārtīgs workoutiņš. Normāli uz augšu kāpjās. Tādām nevājām saknītēm. Nevar īsti kamerā redzēt, bet nu, tiešām ir reāli kārtīgi uz augšu ceļš. Nē, es vienkārši atceros, ko bija aizbraucām pirmo reizi tur tā. Apmēram tā. Nu, normāli arī jāpiekūst. Tas nokartīs. Es atradām ķirzaku. Tātad es esmu bišķītiņās atdalījies no visiem pārējiem, bet es esmu principā jau galā. Viņi ir kaut kur zemāk. Es vienkārši negribēju stāvēt tik daudz. Kad mēs arī esam. Forši. Viss te tāds interesants ir. Tad redzēs, ko jau darīs tālāk arī. Nu ko, uzkāpa tikai paši augšā. Te bija paši pacēlāji. Rītīgi kājas nokardienas sāp. Un tāds sudīgs ārā ir, karsts. Nu, skats ir vienkārši fenomenāls. Var vienkārši redzēt kalnu pēc kalnu un ļoti augstu un smuki. Ūdenskritumu nevienu pagaidām neredzu. Varbūt jau labāk pastītos arī ieraudzītu, bet jā, tagad sagaidīsim pārējos un tad jau būs updates. Tur arī lejā atnāca visi pārējie. Es tā atradu zākas apsēsties tādā foršā vietņā, es redzu te visu tā smuki. Būs jāaiziet, tur ir vēl tornis, kur uzkāpt. Ka nāk, tur mēs tādu nāk. Uznāks, tad jau redzēs, ko nākamo darīsim. Kā? Tā, es bišķiņās aizmirstu nofilmēt, kā mēs ienākam iekšā, bet Tie mākoņi tādi nedaudz no tā ir. ejam, te ir tā nopietni. 15 metru uz zemi. Ejam, un tad jau arī kāpsim lielajā tornī. Skats arī fenomenāls vienkārši. Skatās tūlītās iesim cauri labajām mežam. Koks. Tūlītās bišķitņās. Kur tātad mēs ejam iekšā. Iekšā augstajā. Štajā tā. Koki, tā baigi. Tā pa malām mēs tagad. Un pārāk tilpām. Un tas bija mežs no Slovākijas. Tas forši, ko redzēt tā forši viss ir sataisīts. Drīzumā arī būsim līdz lieliem tornim. Tad skatīsimies, varbūt pat nošļūksim pa Slitkalniņu. Tādu normālu truba lejā iet tur un iespējams brauksim arī lejā ar tādiem tā kā tricikliem. Mēs tuvojamies skata tornim. Mēs uzkāpām uz pašu augšu. Tur mēs gājām pa tādu taciņu. Esam nonākuši arī augšā. Vēlas pamēt tiktakus. Zini, kā skats, jā? Nu, uzkāpam augšā, reāli labs skats. Nu, man ļoti patīk tie kalni, tas ir vienkārši fenomenāli. Davai,
kāpjam uz labā. Šitas ir labs prikals. Tā paiet, tērēt. Nu, tāds labs prikals šitas ir, jā. Kā izdarīts? Bailīgi. 2,5 kilometru augstumā tas kalns. Aizvesim, te ir vēl viens. 2000. Šīs ir pa puskilometru īsāks, principā. Vēl viens. Katrai tai galotnai ir savs augstums. Un ir arī atzīmēts, tā kā tas ir baigi forši. No, lai viņi pāries pāri. Kā bija? Bailīgi bija. Nepatika, jā? Nebija tā forši. Kā tev patika? Jā, es gribu iet apgulties. Vai iesim apgulties? Skaties, roka. Ui! Vienkārši Jā. Tā paskatās. Nu, nopietni, te ir, es nezinu, 20 metri aptuveni varētu būt. 32 metri uz zemi. Cilvēku pulīts arī nevaiši. Labi, kaut ko citu darīsim, tad arī uzfilmēs kaut ko. Es jautāju. Labi, mēs nobraucām no torņa. Super. Tās bija labs. Uz veselu! Tas bija riktīgi labs. Tās bija labs prikals, jā. Nobraucām. Mums arī atzīmēties, ka mēs Slovāki. Tagad esam tādā tā kā gift shopiņā. Nezinu, vai var redzēt, bet mēs sēžam tādā vietā, tur var redzēt. Tur var redzēt, kā taisa kūciņas lejā. Jā, pagaid, Ričard. Mēs braucam. Padējies. Vot zini, kas ir, es nesaprotu, mums ir jāmauc turpat, kur mēs jau maucām ar kāju. Bet viņš teica, ka Cibalīs pašai lejai nevajadzētu mauc. Ceru, ka jūs kaut ko redzat. Šitas ir labs prikals. Kā tā hodā pēkis mesta? Juhu!
rītīgi krūta. Karoči, pagaidīsim bišķietiņās mammu. Aiku. Man bļāvi. Šitas ir tāds labs. Turpināsim. Mamma. Finiša taisna. Man ir pilna šāds. Ceļojumā. Es aiz tēta braucu, vispār neko neredzēju. Nu, tikko nobraucām, labi, kādas 2-3 minūtes gaidījām vēl, kamēr tu mamma nobrauks, jo viņai baigi ātrums nepatika. Šitas ķipa nebija baigi priekš viņas. Bet tas ir kaifs, nu šitā te nomaukt pa kalnu lejā. Tas bija labi, reāli šeit tas maksāja tikai 10 eiro. Sākumā bija tā bišķītiņā skeptiski, vai tas būs tik forši, bet, nu, reāli cenu pat varētu celt augstāk. Nu, vienkārši, nu, superīgi. Man piekas muša. Ejam uz parkingu. Ļoti daudz cilvēku. Un mācam. Tālāk laikam brauksim kļunčāties arī. Tā tad... Es arī nenofilmēju, bet te var kur ēd, bet lielākā daļa, nu, es teicu, mamma jau ir principā pēduši. Tagad, nezinu, kur mēs tagad tieši dosimies, bet galvenais mērķis ir kļunčāt. Mēs braucam uz Akvaparku. Es esmu pliks, jo es aplējos, bet te ārā rītīgi laikam bija līs lietus, jo maz laiciņā apakaļ mēs atbraucām praktiski reāli pa ūdeni. Visi iespējamie ceļi, kas ir nost no galvenā, tā teikt, ceļa, ir uzskalojušies virsū. Un skats kopumā diezgan tāds, nu, iespaidīgs, bet ne tajā labākajā ziņā. Bet jā, jebkurā gadījumā mums vairs nav tālu, burtiski 5 minūtes līdz Akvaparkam, tā kā mēs braucam uz turieni. Kur tur tā vairāk apmēram. Var redzēt, tur ir zaļa un zila truba.
tā autobusi. Neizskatās, ka te cilvēki netrūkst. Viss notiek pa pilnu programmu. Nu, tātad iznācām ārā tikko, iesēdāmies mašīnā. Brauksim arī uz mājām. Bet iemetīsim ātri veikalā kādā vēl kaut ko es nopirkt, jo nav vispār mums vairāk ko es. Sarkans, visu taguns, nokars. Bija rīktīgi labs, Man patīk. Mēs arī tikai iebraucam arī Zakopanē. Braucam uz veikalu. Jā, akvaparkā bija forši, bet drucītiņās likās, ka ir ļoti daudz kas, bet tai pašā laikā ļoti daudz kas ir vienāds. Tā kā katrā ziņā vienīgā škroba bija tā, ka mēs neesam trakie nūdisti, kur varētu iet pa pliko visur. Jo tādu vispār mums būtu ideāli, vai ne? Bet tāpat bija rīktīgi forši. Bija daudz cilvēku, bet man patika. Kopumā ļoti patika. Veikals Gamma, jo mēģināsim iet kaut kur citur arī izņemot Lidlu. Mēs esam iekšā Lidlā, jo ārā nenormāli gāž. Nu, tur nevar redzēt, bet gāž tā, ka tiešām rīktīgi gāž. Bet jā, man ir barbecue mērķis. Mēs vakarā cepsim vistiņu ar salātiņiem un visu kaut ko tā kā. Jā, cerams, ka drīz pāries, jo šitādā veidā līdz mašīnai būs diezgan traki aiziet. Nu ko, tikko iepirkāmies un ārā vairāk vispār nelīst. Varētu teikt, pat gandrīz liekas, ka tūlīt saule spīdēs, tā kā tas ir baigi pozitīvi. Mums vispār tik nereāli noveicās ar tiem laikapstākļiem šodien, jo mums kaut kā visu laiku trāpās, kad līst tad, kad mums tas nav svarīgi un nelīst tad, kad mums tas ir svarīgi. Arī tagad braucam mājās, laikapstākļi ir riktīgi labi. Es zinu, ka kamerā jau daudz reizes filmēts un droši vien nevar apnicies, bet atkal, vakars un saules apspīdētie kalni, kuri gan, protams, izskatās maziņi ekrānā, bet dzīvē ir kaut kas un ir tāda pat maģiska tāda sajūta. Tagad vakarā ir īpaši tiešām tāda saules apspīdētie pasaka. Nu ko, vakars klāt bija baigi forši šodien. Rītdien jau vācamies ārā no Zakapones un jau 12:00 mums ir jābūt ekskursijā Sālsraktuvēs Krakovā. Tad paliksim nakti Krakovā un tad brauksim atpakaļ uz Bielostoku. Tur paliksim vienu nakti un tad jau mājās. Tā kā tā, tiekamies rīt. Labrīt. Labrīt. Ir pienākusi pēdējais rīts Zakaponē. Mēs šobrīd jau vācamies. Mums aptuveni pēc stundas ir jābrauc ārā. Un tad mēs brauksim uz Krakovas Sālsraktuvēm. Domāju, ka tas būs kaut kas tiešām iespaidīgs un arī ļoti forši. Bet, pašlaik atvedamies no kalniem un mūsu Zakopanes mājiņas. Un tad jau dodamies ceļā. Nu ko, esam sakraujušies, esam savākušies un mēs jau laižam ārā. Tā kā, jā, prom no Zakapones un uz Sālsraktuvēm. Mēs esam atbraukuši pie Sālsraktuvēm, bet Sālsraktuvēs mēs vēl netiekam iekšā, jo mums vēl jāpagaida. Bet nedaudz pastaigāsimies un tad jau arī iesim iekšā.
kaut kāda baznīca. Kaut kādā interesantā sētā ienācām, te ir kaut kāds mūris, viss cauri, kaut kāds ēkas. Var noteikt pulksteni. Jocīgs pulkstens. Interesanti. Nu ko, izrādās, ka tā vieta, kur mēs bijām aizgājuši, nebija īstā. Bet mums palicās, ka mēs bijām laicīgi, tāpēc mēs esam atnākuši tagad uz īsto vietu. Tur ir, kā saka, gara rinda. Te arī mediķi savāc vienu. Bet kādā ziņā, jā, pagaidām gaidām rindā, un tad jau kaut kad drīzumā tiksim iekšā. Mēs esam ienākuši iekšā. Nu, ēkā pagaidām. Tūlīt kāpsim, kā teicu, 64 metru uz zemi. Man nevar redzēt, bet tagad mēs iesim 300 ar kaut ko pakāpieni lejā. Nu, pa vidu izskatās aptuveni šādi. Ļoti tālu lejā. Mēs kaut kā baigi daudz kāpjam un stāvam, kāpjam un stāvam. Līdz zemē vēl ir... Līdz zemē vēl ir diezgan, mēs esam pie 31. stāva, bet katrā ziņā, jā, pagaidām tā paiem stāvam. Mani nevar redzēt, bet mēs esam iekšā. Tagad jau sākam staigāt, te ir pirmās ekspozīcija. Jā, nezinu, cik daudz filmēšu te mazāk redzēt, bet katrā ziņā te ir interesanti. Ļoti daudz baļķi, te ir viss kaut kas, un te ir kaut kāda atkal sistēma, kā ceļu, laikam kaut ko. Nevar redzēt, bet Ričardam jā, tas salēja galvu, jo te ir ļoti zems. One who published heliocentric theory. He also was one of the first visitors of this mine. He was... You can see some sculptures made by miners, not professionals. Šito paši racēji ir taisījuši. Racēji taisījuši skulptūras, nevis kāda profesionāla skulptūrnieka. Laba bedra. To work here. Every miner got his hands to salary and sell for his land and... Baigi. Maucam lejā. Nezinu, vai mēs aizliesim līdz 135 metri, bet varbūt arī aiziesim līdz 135 metri zem zemes. Draugi, jūs man neredzat, bet skatieties, šitas ir zemes. Nu, tas ir kaut kas, tas ir tā kā baznīca šī laikam skaitās vai kaut kas tāds. Nemēties šādas te vietas ir un mēs esam reāli. Nav rakstīts, bet mēs esam burtiski kaut kādi, tuvu pie 100 metri zem zemes. Ejam lejā. Tad mēs pašlaik esam vietā, kur katru sestdien, laikam, notiek dievkalpojumi. Šeit ir arī lielākā saules skulptūra visā Eiropā. Jā. Tas ir šitā grīda. Šitas viss ir tā. Pilnīgi viss, ko šeit var reāli redzēt, viss ir saules. Viena paprasīja, vai viņi var iet uz lomu, viņi teica,
jā, pat trepēm augšā un uz kreisi, un viņi var iet. But he also visited this mine 3 times, twice as a child. The places in the mine. Šitas te no sāls kučiem taisīts karoča bruģis. Viņš ir domāts ķipa dzīvniekiem laizīti. Nezinu, kur ir īsti prikals tur, bet nu, jā. Tad. Interesanti tā grīda. Kā tie kurti ir atmesti? Kur viņi mums palika? Bāc, mēs esam kaut kādi, nezinu, 115 metri zem zemes. Te ir veikali. Nu, kur tas ir redzēts? Kāpjam lejā uz 135 metriem. Nē, nu taču no augšā ir vienkārši... Kad džeki darīja. Mēs esam normālā bedrītā. Šita tur aprecās un katru nāmu. Te ir kārtīgi viss notiek. Uzdeju. Ka viņš sapratās uz tā. Jā. Sapratāt, ja. Mēs ejam ajā uz što te liftu. Bet tā kā tādā metro. Normāls bērniņš cilvēkiem. Nu jā, bet noteikti, ka ir vēl daudz zemāk. 135 metru zem zemes. Nē, nu labi, Mēs esam domāju, liftā. šitā turistu liftā. Te ir tā saspiest. Paskaties, ka tur vāna metru. Kaut kā tā. Tad visi mēs ārā. Mēs jau esam minus 40, tas ir 40 metru zem zemes tikai. Šī ir īstā gaisma. Oi, kamera saregulēta pārāk spoži. Bet nu, jā. Mēs ejam. Pāri tur no sākuma. Kur var kalnā? Mēs ejam un ir viss kaut kur visādi sēdnītes un viss kaut kas. Tā kā meklēsim tagad, kur paēst. Smukas mašīnas tai. Mēs iesim pāri baigajam tiltam. Golfkart. Normāls. Mēs paņemam normāls 50 cm kebabu. Te ir 2 porciņas. Un tur ir tāda mini porcija. Bet nu labi, ēdīsim. Nē, man ir izcēts. Mēs to izdarījām. Ādināsim. Nāni, kebabāni. Ralfs visu neapēda. Mīkstais. Es tev pabaroju. Domāju, es nevarēju apēst? Nevarēja. Melo. Pēdāmies, pilnas vēdarus. Tagad ejam pa tādu tā kā vecpilsētu. Tā kā pastaigāties. Tad jau redzēs, ko tālāk darīs. Iesim atpakaļ daļāko uz apartamentiņu un skatīsies. Zjurdziņi. Mēs klausāmies, kā tēns spēlē muzonu. Tādā interesantā vecpilsētā vēl esam ienākuši. Tur ir rakstīts pasāža 13, bet realistiski es domāju, ka tur ir bunkurs 13. Nu, tas man tā. Tas ir labais. Te ir labais breakdance.
Thank you. Good job. Tas ir labs. Mamma neticēja, bet mēs esam rītīgā centrāla tirgu. Tev viss noteikti bodīts ir. Ronaldo. Pagaidā, vai man vajag, viņš kaut ko izdara vēl. Reiku mēs ejam te tā. Meičas, viņš kaut ko filmē, foķē sevi, Tinders. Kroči, Reiku tur braukā ar skateboardiem. Un ejam tagad tādu kaslu, kaut kā tam līdzīgi, kroči te mācam. Ejam gar vietējo tādu doku. Skatamies te tā, ka tā smuki ir. Nu, mēs sagaidījām. Mēs atradām labo. Labos uztaisīto galvaskausu. Ja tu tā var izdarīt. Kā? Superi, man patīk ļoti Krakava smuka. Nē, kā, ko var izdarīt? Zem tilta paiet. Reigais balons valkās lejā. Labrīt. Ir pienākos pirms pēdējā diena Polijā. Būtībā šodien un rītdien vairāk tādas jau gandrīz mājā braukšanas. Vienkārši gulēsim pa nakti Bielastokā atkal. Bet tāpat šodien paskatīsimies kaut ko. Tad jau arī noteikti uzfilmēs kaut ko, ko jau mēs skatīsimies. Bet te jau jā, ir jau 9:00. Te jau ļoti sen jau viss ārā noteikti. Un katrā ziņā, jā, mēs esam modušies, taisimies un tūlīt arī braucam. Mēs ejam nelielā rīta pastaigā. Smuks gājēja tilts, upīte, viss vēl uz vietas, nekas nav pazudis. Bet mēs jau tūlīt braucam arī uz priekšu. Es oficiāli esmu tikusi Stradiņu universitātē. Bet man vēl vajag sagaidīt Latvijas universitāti, ko tie pateiks. Es oficiāli esmu Polijā. Oficiāli. Skaties kamerā! Mēs nejaukam prātā. Mēs esam Varšavā. Cause your heart and you're cold and yet and you know you're in and you're out and up and down. Going on this way and down and it's right. Looking out now, this way come. Mēs esam Varšavā un braucam tālāk. Turudu. Es nevaru likt šito klipu ar parasto skaņu, jo man skan mūzika, par kuru es dabūšu kopīrēt, tāpēc man kaut kas jāskā. Turudu. Mēs esam tunelī. Mēs esam tunelī. Nedaudz uzēdīsim piciņu, nu tā, nedaudz. Mēs apēdām tikai, nu, būtībā vienu pilnu picu, bet pusi no abām picām, tā kā mums vēl pica līdzi. Mēs esam Bielastokā, braucam pašlaik uz to zoodārzu. Re, kur mēs tūlīt būsim zoo, bet es jau esmu atradus pirmo apskats objektu. Tā diezgan tā tīri neko tā šimpanze, ne? Mēs esam pie pirmajiem vistiem. Vistas vai gaļi, kaut kas tas ir. Te ir daudz zivis.
Un tu pasties Pīles uz bruņu un rupu. bruņu rupucis. Un pasties tam pīle. Jā, normāls bruņu rupucīts. Šitās zīves, jā. Tur Nevar redzēt, bet viss ar mutēm vaļā. Viss tā. Tur ir normāls cuciņš. Un tur arī iekšā ir normāls cuciņš. Varbūt nevar redzēt, cik tālu, bet viņš ir normāls cuciņš. Un te ir šitāds začits. Un tas ir valodas. Mājas vista. Mājas vistas un gājas. Šitāda var atrast ar Latvijā. Nu, nevar redzēt, bet tur ir stārčs. Tur ir lāči. Bet šitie tādi noplukuši nedaudz. Tāda likās, ka viņš būs tāds rasnāks. Bet, nu, reku divi staigā. Nu, nāk šūp. Tas normāls tanzis vien ir. ko bija vēl, nu, ar visu galvu. Rekur putniņš ēd peli, nevar redzēt droši vien, bet viņš tā normāli viņa kapā iekšā. Tas ir kāds maziņš putniņš. Viņš to peli tādu, nu, diezgan tā iznīcinājuši. Zīte, ne? Jā, tā arī ir putniņš. Viņi tur nevar tik labi redzēt, bet viņš tas liels. Sēž krūmos, skatās uz mums. Viņi paņēma normāli mājas kaķi, nu, kaut kādu ielas kaķi no miskas izvilka un ielika te. Viņš tur rekur dzer ūdeni, bet, nu, pirms tam viņš tur tā Honda, man liekas, tad pati varbūt pat lielāka ir. Honda. Ja nu kāds nezina, jā, tad es varbūt ielikšu bildīt vai kaut ko, bet Honda ir mūsu kaķis un Tanzis, jeb Tango ir mūsu suns, jā. Tā kā es ielikšu arī viņus te kaut kur, lai var saprast, par kā ir runa. Te viens kaķīts guļ. Tur, tajā, no, tur, pie papardēm. Normāli tanģi. Paga varbūt tūlīt redzēšu tuvāk. Tādi. Nu, zini, tas jau toši ne, es guļu ar tādu gultā vienā. Te ir kaziņa, bet viņai nav labi ar ragiem. Kaut kas nav labi viņai ar ragiem, bet, nu, neko. Ir riktīgi štirna. Tāda viņas guļ. Tāda riktīgi štirna. Ja varētu būt tuvākie, kurus mēs te dabūsim, jo vispārēji prom. Tā jau nav kaza, tas jau vesels briedis. Tas ir bredz. Mēs esam atbraukuši uz kaut kā Bielistokas pili. Tagad kaut kur ejam. Te ir skaists dārziņš ar statujām un kaut kādām puķītēm un maziem ziediņiem un visu ko inčīgi. Mēs būsim atbraukuši līdz dzīvokļiem. Šitie tādi arī no ārpuses ļoti skaisti, jauni, moderni. Tā kā nopirkosimies un iesim arī atrast mūsu īsto istabiņu. Tātad man pagrūti redzēt, bet mēs esam nonākuši mūsu pēdējā dzīvoklītī, tātad pārgunām nakti, un rītā esam mājās. Mēs tur ienākam iekšā, te ir mazs koridorīts, smuks liels skapis, te būs mana un Elzbetes istaba. Ļoti forši, te taisnīgi tolti, tolī parādīšu, te ir mammas un tēta istaba. Toaletē ir, kā redzam, arī ļoti forši viss. Vispārībā ļoti jauns viss, ļoti tīrs, ļoti labs. Te ir virtuvīte, viņš jau taisēs, mums apakšā pizza, tas kā mūzika, tāds dining area. Manuprāt, būtībā pats krūtākā lieta, kas mums te ir tas, ka mums ir savs, kā saka, private patio. Te paskatās šis viss ir mums, ja? Tikai tajā privātā tad ir mūsu jumtiņš, krēsliņi, te varētu cept kaut ko, nezinu, darīties. Veselu baļļu varētu uztaisīt, tā kā tā, mazs rumtūrs. Labrīt! Mēs esam pamodušies, jāuzēd brokastiņas. Desiļas maizītes, ārā skaista diena, kur, kā saka, tāda minimāli
Nevar redzēt tik labi, bet minimāli spīd saulīte. Tur ir sunis, kurš kakā. Un mēs samodušies. Tā kā uzēdīsim kaut ko. Tad plāns laikam vēlreiz aizbraukt līdz tam tirgum. Un tad jau mēs braucam mājās. Vakarā jau gulēsim savās gultiņās. Mēs ejam. Mums ir tāds diezgan neskats zirņīs parkings. Pa durvīm uzreiz rekur mašīna. Prakti dabrima gan vairāk mantas, kā nekā braucām šurp, bet nu. Kā tā, šis bija labs dzīvoklītis. Mēs ieradāmies tirgu. Jeb mežā. Kalvaču. Bet, karaču, tagad iesim, skatīsimies, cilvēki krietni daudz vairāk. Tas nozīmē, ka gan jau, ka ir arī atvērts daudz vairāk. Izskatās, ka viss ir vaļā kārtīgi šodien. Tātad mēs staigājam, un beigās es esmu pirmais tas, kas iepirkās. Es nopirku, īsta sudraba ķēdi vēl vienu. Tur, viena no tām ķēdēm, Tā ir bišķīt biezāk. Nopirkām pa lēto ķēdi. Kā pa lēto, bet jā. Ričards neklausa, un viņš tikko ar šiem skūteriem sāka braukt, un viņš viņu gandrīz salauza. Ejam uz kantoru. Samainīti eiro, mums vajag 30 zlotas vēl paņemti. Brauc sev pirks maku. Jau braucam arī mājās. Bišķi krūtāk. 2060, jā. Parād, cik tur ir jābrauc. Nav tik traki. 490 km. Vienkārši 500 km. Viņš jau ievalkās. Nav tik traki. Būsim kaut kādiem 6 arī mājās. Tas ir normāls laiks. Brauksim, tad jau redzēs. Kaut kur arī apstāsimies gan jau. Mēs esam piestājuši, gandrīz piestājuši pie baznīcas. Redzēju, kā liela smuka baznīca. Mēs vienkārši iebraucām baznīcas? Liela smuka baznīca. Es tādu kuļku stopūsties. Veikalā gribam nopirkt saldējumu. Nopirkam saldējumu. Es nopirku saldējumu. Tur viņi nopirka kaut kādu garšo un gaļu. Un tie divi neko nenopirka. Kaut kā tā. Atpakaļ ceļā un pēc 7 dienām ceļošanas jau vairs negribās tik daudz filmēt, bet mēs jau kad maz laiciņu esam Lietuvā un turpinām ceļu mājās. Braucam. Mēs tur rāda 2 stundas un 43 minūtes uz mājām. Tikko pamodās. Un jāvād. Tas ir jauns rekords, man liekas. Braucam mājās. Tātad tikko piestājām, paēdām. Bet tankās līdz mājām ir vēl stunda un 55 minūtes. Braucam, laiciņš, foršs, silts, riktīgi. Kas tas ir pa tam, kur mēs apstājamies? Kas tā nestiet? Nē, ko apstājāmies?
tādā te apromīkā. Turpinam ceļu mājās. Pēdējie 100 km palikuši. Nezinu, vai redzēt, bet 100 km līdz mājām vēl ir, tā kā drīz jau arī reāli būsim. Apstājāmies Lietuvā, tāpat pie reāla robežas, esam ļoti tuvu iegadīgi mājām, kaut kā 50 km līdz mājām ir. Iemāksim veikalā. Veikals. Paņemsim kaut ko ēst šodienai, vakariņām un rītdienai. Nu ko, esam atpakaļ? Esam mājās! Kāds ir jūsu sajūtas būt mājās? Ļoti labi. Jūs jūtaties labi? Mājās! Kas viss, mēs esam praktiski mājās. Karoči. Līdz mājām ir oficiāli tikai 25 minūtes. Nu, šito astarti mēs visi, man liekas, zinām. Tā ir veca astartīte. Un redzam mājās. Pilnīgi var just, to, ka ir jau sen Latvijā iebraukts daļa ceļiem. Bedres. Bet braucam. Tik tuvu esam, vēl mazliet mēs jāpabrauc un būsim arī mājās. Latviešus mākam. Smaržo pēc mājām. Jā, izsalīst. Tā kā riktīgi normālās beigas. Es tev saku, ja mēs novarāsim redzēt projām, redzēt, ka mašīna tagad pasīdz. Tu esi sasniedzis galamērķi! Jo! Mēs esam mājās! Mājā! Busiņš, Laid mani. We home, boys! Šitas bija taimings. Karoči pārdūrā riepu. Un mēs tieši iebraucam vārtiņos. Mājās! Nu ko, esam mājās. Domāju, ka safilmēts būs gana daudz, nezinu, cik būs daļas. Jo noteikti, ka vienā būs bišķiņ pa garu, varbūt 2, varbūt 3, kaut kad sākumā jau tā minē. Bet tātad šīs ir beigas, mums gāja super forši, visu jūs jau redzējāt. Ar šo te arī beigšu, jo kas par daudz, tas par skādi. Atā!